konča, ko lai saka, indieši prot nesabojāt to, ko kāds inženieris viņam pirms 60 gadiem uztaisīja. Dzīve izdodās, ja var jebkurā dienas laikā darīt to, ko gribi, uzkāpt uz mocīšu un aizbraukt paēst pie jūras. Ķeramies pie lietas pa Royal Enfield. Esmu braucis ar klasisko 350, klasisko 500-nieku. Otro reizi Indijā uzbraucu Kardunglā, Bullet manā gadījumā. Ar Himalayan uzbraucu Umlingvā 5000, gandrīz 800 metri. Man patīk, cik viegli pārslēdzās ātrumi. Viegli ļaujās izvairīties no Rīgas dziļajām bedrēm. Uz šoseis gan tikko braucot uz jūrmalu, bija kaut kādās brīžos sajūta, kad sānvējš un smago mašīnu vējš ir, un tad kustās pie 120, bet apdzīt uz 120, 140, vispār nekādu problēmu. Mazliet fiziski pa zemu, ja pa mazu kā mocīgs, piemēram, priekš manis, man ir virs 1,80 m, jo tomēr indieši ražo un viņi ir uzražojuši priekš sevis. Tas ir jāņem vērā, ka tas ir pamattirgus ir Indija, un indiešu vidējais augums ir īsāks nekā es. Ņemot vērā to faktu, priekš cilvēkiem, kas ir mazliet īsāki, vai mūsu gadījumā arī sievietes vai jaunieši, jaunāki braucēji, tas ir perfekts izmērs. Tādā vienkāršā filozofijā viņš ir skaists, vienkāršs mocis, un viņš tiešām izdara to, ko es sagaidītu, kas mocim ir jāizdara. Es iebraucu mežā, lai pārliecinātu sevi un tevi, ka šis mocis nav paredzēts mežam, un ir jautri ar viņu braukt arī te pie 333 trases mežā. Es galīgi nebiju domājis, ka ar viņu varēšu pabraukt un te izspolēt un tiešām uzbraukt augšā pa visiem kalniem, bet te pašā laikā, kāpēc es šaubījos? Royal Enfields jau ražo močus, kas bija paredzēti arī viņu armijai, un viņi braukā pa Himalaju kalniem. Šitas Latvijas mežs īstenībā ir 3 no 10 sarežģītības ziņā tas, kam viņam jābrauc cauri kalniem. Easy game! Nav tas piemērotākais smiltīm, bet kopumā es teiktu, šis joprojām ir vieglāks ceļš nekā citur Himalajos, ko tiem mocīšiem ir jāuzvar. Te var redzēt 333 trasi. Tur ir labi aizbraukt, ja gribās notestēt, kā tavs mocis uzrāvienu taisa, kā viņš līkumos uzvedās, kā, ja vajag strauji sabremzēt, to visu izmā var ļoti labi notestēt. Skaidrs, ka tas, ko es esmu iebraucis mežā, nav piemērots tam, bet viņš mani ievedīs un izvedīs no meža, ja tas būs nepieciešams. Un būs diezgan jautri vēl pie tam. Aizmugurēji amortizators šķiet pa stingru. Un tāpēc man gribās viņus pacelt. Redzēju, apstījos ātri video, kad viņus ir opcija pacelt. Ir jātiek tikai pie instrumentiem, un tad šeit var pagriezt. Kur es saskatu, kur šis mocis iedarās Latvijā? Pirmajiem braucējiem draudzīgs, jo arī es mācījos 350-nieku Indijā braukt un likās ļoti draudzīgs priekš manis. Bet es kaut kā aizdomājos, kur smukāk iedarās tas viss. Un man liekas, ka tieši šī rajoni jau Rīgā tie hipsterīgie. Tur pie Tallinas kvartāls, Andras perons, te ofisi veidojās. Un kaut kā tas ejot rodas, ka jā, viņš iet kopā ar šīm mūsdienām, uz kurien ved pasauli. Es jau esmu biased, jeb vairāk noslēdzies uz Royal Enfieldiem kopumā. Varbūt tikai tāpēc, ka es Indijā iemācījos ar viņiem, patiešām braukt. Šajā mocī man patīk viss, izņemot divas lietas. Viens ir viņa ABS, aizmugurējais. Viņš kaut kā citreiz tā dīvaini dejo. Un otrais ir līdz 110, 120, viņš ir tik forši stabili, ļoti labi turās ceļi, man patīk. Bet viņam ir ļoti viegla vadāmība.
un pie 130, 140, kas jau arī mēs jau ejam uz šī moča robežas ātrumu, viņš kustās. Un man tāda sajūta bija, kad es braucu kaut kādas 2 stundas no vietas, kad es biju noguris vairāk, varbūt nekā es gribētu būt bijis. Bet ja neskait, viņš brauc, sajūta pa pilsētu, visas podziņas, kā ir izvietots šis klasiskais stils, kas nav mainījies gadiem ilgi. Un konča, ko lai saka, indieši prot nesabojāt to, ko kāds inženieris viņam pirms 60 gadiem uztaisīja. Tā varētu šo teikt, jo ja mūsdienās viss ir par AI un mākslīgo intelektu un kad tik kaut ko modernāk un tehnoloģijām bagātāk, tad šis ir vienīgais, ko viņi uztaisīja, ir šis navigācija iebūvētā, un arī tā nav viņam īsti līdz galam, manuprāt, izdevusies. Tur noteikti ir vēl ko uzlabot. Ja meklē moci, kurš nav pārgudrs, kurš ir balstīts tajā, kā močus pirka un būvēja mūsu vecvectēvi un tēvi, tad this is it. Man Ilva daudzreiz teikusi, nav forši, nav forši, nav forši. Un nav forši īstenībā tāpēc, ka vienkārši nav bijis šis. Tiklīdz kā uzliek mocim aizmugurīt vai kasti, tā uzreiz arī līdzbraucējiem kļūst daudz ērtāk. Ja es izdomātu šādu Royal Enfield pirkt sev, viņi teica, ir pārāk šika, varbūt nevajag tādu. Viņiem ir tik daudz dažādas šīs versijas, tik daudz dažādas krāsas ir. Pie tā gan Royal Enfield marketing cilvēki ir strādājuši daudz, jo viņi vienkārši viņus tikai pako dažādos stilos, dažādos krāsos, kamuflāžās un visu kaut ko citu. Bet te vienkārši tas jautājums man vienmēr bijis, kā viņš brauc un kā es jūtos viņu braucot, un es jūtos laimīgs, priecīgs. Viņš iedod visas emocijas, kāds īstenībā ir nepieciešams no moča. Laikam paliek tas svarīgākais jautājums, vai cruiser ir priekš manis? Un šis mocs mani pārliecina, ka jā. Un šis noteikti ir tāds saucamais entry level mocs, ja tu kādreiz domā, ka jā, cruiser varētu būt priekš tevs iekāpt tajā pasaulē, lai sajust, kā tas ir un saprast īstenībā, ko gribās vairāk. Pamēģināt, jo varbūt tiešām tev nepieciešams Hārlis, un varbūt uzreiz viņš nepieciešams, bet ja ir tās šaubas vai gribās kaut ko tādu, šis ir pilnībā adekvāts risinājums, lai atrastu sevi šo sajūtu, ir vai nav cruiser tāda chopper tipveidīgie mocīši priekš tevis. Un man kādreiz likās, ka tas noteikti nav priekš manis, tas ir priekš vīriem gados, priekš pensionāriem. Laikam es esmu vīrs gados un pensionārs, jo man patīk šī sēdas pozīcija. Ļoti ērta. Un lai tu saprast, kāpēc es braukāju ar dažādiem močiem, es vēl neesmu atradis savējo. Es meklēju, ja tu arī var ieteikt kādu moci, kur man vajadzētu pamēģināt un iespējams pat palīdzēt sarunāt, es labprāt viņu paņemšu uz pāris dienām uz testu braucienu, sapratīšu un uztaisīšu video, atskatu video no šī. Royal Enfield vienkārši man sirdī ir dēļ Indijas, tāpēc es ik pa laikam pie viņiem atgriežos un es gribu dažādas notestēt. Esmu savu moču meklējumos un es domāju, gan jau pavisam drīz tiekamies ielās.